Poruku Jānis, Pērļu zvejnieks. Lasa Bruno Briedis. 25. nodaļa. Mīlīga jūnija priekšpusdiena. Blazevicas Šillera dārzā rosīga kustēšanās. Viesu daudz, visi līksmi, ēd brokastu, dzer glāze vīna vai kausu miesta. Lejā pa Elbes upi peld garas laivas, jeb arī steidzas tvaikonīši, lai aizvestu un atvestu pasažierus. Uz laipas izkāpj vecs kungs, baltām ūsām, un apstājas it kā nezinādams, kur piet. Kur tie ir kapsēta? Tēsotais Blazevicas. Viņš kādu vienkārši ģērbušo zēnu uzrunā, kurš iz oļa izlasa gludus akmentiņus. Tur, zēns rāda uz Šandavas pusi. Nav tālu. Aizved mani turp. Vecais kungs saka, es tevim došu kādu grasi. Lūdzu, zēns saka un tek basām kājiņām pa priekšu. Vecais kungs iet pa labu gabalu tam iepakaļš. Tā viņi iet gar Elbes krastu, līdz tiem jānogriežas pa labai rokai uz kapsētu. Pie kapsētas vārtiem vecais kungs iedod zēnam 50 feniņus. Zēns priecājas, noņem savu cepuri, pateicas un aizskrienit līksms. Vecais kungs, kuru mēs par Talheimu pazīstam, staigā starp kapiem it kā kaut ko meklētu. Beidzot viņš, it kā satriekts, vairāk nokrīt, nekā apsēžas uz sola pie kāda kapa. Šie ir H familijas kapi, un pie šiem Talheims apsēžas. Šeit smaržo daudz puķu, krusti gandrīz visi ir cēli, iz marmora vai granīta. Tik vienam tā trūkst. Krusta vietā redz mazu akmeņa galdu, uz kura uzrakstīts Hier ruht in Gott Hans Vairog, un zem šiem vārdiem De Liebe hört nimmer auf. Talheims nevar asaru saturēt, viņas līst, un beidzot viņš tām ļauj pilnu vaļu. Viņš nokar savu galvu pār Ansa kapu un šņukst. Mana cerība, tā es tevi atradu. Viņš čukst un asaras lien līst. Te pienāk kāda jauna dāma, savu rožaino saules sargu kopā savilkdama. Viņa atkāpjas, Talheimu ieraugot. Talheims viņu pamanījis pieceļas, noņem platmali un atvainojas. Esmu iz Krievijas. Mani sauc Talheimu. Gribēju tikai mana jaunā, nelaiģa drauga kapu apmeklēt. Es šorīt biju pie Ansa Vairoga, bijušā biedra Oskara H., kuram nebija iespējams mani šur pavadīt. Bet es šo kapu atradu. Anna skūpstīja Talheima roku, kurš tā nebūtu negribēja atļaut. Es jums 100 pateicos. Anna vairāk nespēja izrunāt. Viņa apsēdās iepretim Talheimam. Ar ko lai savam mīļākam tā kapa rozes es slaku, vai kalnu strautu ūdeņiem, vai rasu no puķiem lai krāju. Anna slacīja viņas asarām, tāpat kā Talheims. Jūs esat tā dāma, par kuru man Ansis rakstīja. Talheims Annu jautāja un raudzījās stingri viņas sejā. Anna palocīja ar galvu. Laikam. Viņa lēni teica un noslaucīja sniegbaltā autiņā vaigus. Kā viss, ko viņš mīlēja, bija skaists. Tā arī jūs. Talheims drabošā balsī runāja. Tagad viņa vairs nav. Viņa vairs nav. Anna tikko dzirdoši atkārtoja. Viņi abi nogrima dziļās domās. Saulīte spīd tik silti un mīlīgi, debestiņi uzkāpj labi augstu, it kā gribētu paskatīties puķīšu ziedos, vai tiem netrūkst valguma. Bet puķītes zied cēli, un padebestiņi it kā apmierināti atkal nogrimst aiz Lošvicas kalniem. Krusti it kā zib saules karstumā. No lejas iz Elbes atskan tvaikonīšu svilpiens. Tad atkal viss paliek klusu, dzird tik vabolīšu skriešanu.
arī putniņi apklusuši. Viss tāpat kā pērnajā vasarā, kad Ansis gar Elbes malu pastaigājās. Taurenīši skraida bez trokšņa, klusu, it kā negribētu laimīgos dusētājus kapos modināt. Kapsētas koku pēnās sēž Talheims un Anna. Viņa raugās ziedoņa pusdienas klusajā burvīgumā. Te kāds iz Elbes viļņiem laivā pabraukādamies, pūš ragā jauko melodiju iz Vāgnera meistardziedātājiem. Morgenlich leuchtend im rosigen Schein. Un šo melodiju Ansis tik ļoti mīlēja. Kaut viņš to dzirdētu. Anna domā. Bet Ansis vairs neceļas augšām. Viņš ir visu dzirdējis, redzējis un jutis savā mīlestībā, un tāpēc klus uz mūžību.